Sveicināts manā YouTube kanālā, parunājam par tādu nopietnu tēmu, kas ir kā tu vari zināt, ka tu saproti, ko tu dari mūzikā. Šī ir diezgan aktuāla tēma, un man ir video, kur es esmu izveidojis top 5 lietas, kuras, manuprāt, cilvēkam būtu jāmāk, lai viņš varētu teikt, ka viņš māk kādu dziesmu. Tās visam noteikti nav vienīgās lietas, bet, ja tu to video neesi redzējis, es tev viņu rekomendēju noskatīties. Ja tu esi šobrīd tajā attīstības posmā savā mūzikas apguvē, kur tu domā, ka mūzikas teoriju nevajag zināt, ritmu izjūtu nevajag pilnveidot, koordinācija nav pārāk būtiska, un tu esi apbruņojis savu pārliecību ar kaut kādiem teikumiem, piemēram, bet Hendriks nemācēja teoriju, blibidi blā, tad es neesmu droši, vai šis video tev būs baigi aktuāls. Vienīgais, ko es tev varētu mudināt, tad ir pajautāt sev, vai tu esi Hendriks, un jā, tad kāpēc tu skaties šo kanālu. Un tad šajā video es iedošu pāris tādus ilustratīvus piemērus. Ja tu esi apguvis valodu, tu esi apguvis arī aritmētiku un matemātikas pamats, blā, 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 tad ir kaut kādas tēmas, kuras tu uztvers kā pašsaprotams, piemēram, 2x2 ir 4. Lūk, un līdzīgi arī mūzikā. Ir konkrētas tēmas, kuras, ja tu ilgi apgūsi mūziku, tu vienkārši zinās, C ir do un tā tālāk. Bet zem tā un tā tālāk slēpjās tas, kas atšķir cilvēkus, kas saprot mūziku nopietni, un kas ir vairāk tādi hobijisti, jo, jā, iespējams daudz zina, ka C ir do, bet tādā ir tikai viena no visām šīm tēmām. Un kopā tās tēmas ir diezgan daudz, un tad es iedošu pāris piemērus. Iedomājies, ka tev ir situācija, kā kāds tev nospēlē lā minor 3 skan. Kādu gammu tu izmantot, lai apspēlētu šo akordu? Ja tev uzreiz neienāca prātā atbildi, piemēram, lā minor gammu, un tu uzreiz neesi spējīgs uz sevis izvēlētā instrumentu nospēlēt ļoti tehniski, tad pat, ja tu teorijā zini atbildi uz šo jautājumu, situācijās, kur tev būtu šī atbilde nepieciešama, tu diez vai spēsi viņu izmantot. Līdzīgi kā, kā lai salīdzinu, ja tu matemātiku domā, ka tu mācies tikai tāpēc, lai viņu tiešā veidā visur izmantot, tā jau ir tikai daļai atbildi. Protams, ka kaut kur tev vajadzēs saskaitīt veikalā un atņemt un tā tālāk, bet runa jau ir vairāk par to, ka tev ir daudz dziļāk šī izpratne un spēja risināt dažādas problēmas. Mūzikā ir tāpat, pieņemsim, ja tev nospēlē lā minor akordu to pašu. Tev ir jāzina, ka tev var pārspēlēt dažādas gammas, no kurām, piemēram, pop un rock mūzikas situācijās lā minor gamma būtu viena no optimālākajām izvēlēm. Bet ne tikai jāzina, bet arī jāprot nospēlēt. Tajā pašā analoģijā ejot tālāk, iedomājies, ka tagad tev tiek nospēlēts kāds cits minor akords. Tev jāsaprot, ka tas jau pēc kvalitātes ir tāds pats akords. Tu vari nospēlēt viņu citā tonalitātē un mainās tonalitāte, kurā tu spēlēs to minor gammu, piemēram, no lā minor uz sol minor, bet būtība jau nemainās. Un mūzikā tā atšķirība starp, pieņemsim, matemātiku un mūziku ir tāda, ka ir diezgan viegli nomaskēt savu zināšanu trūkumu. Un tu pat varbūt vidējs vai pat reizēm diezgan atpazīstams un, teiksim tā, populārs spēlētājs, ja tas kā tu mēri savu progresu mūzikā pēc atpazīstamības. Un nezināt par šīm lietām. Un viens no tādiem praktiskiem indikatoriem būtu, pieņemsim, ka tev kāds nospēlē to akordu. Vai nav, ka tas akordus iedod lā minor, kā piemēram, bet tas varētu būt arī, piemēram, nezinu, bemola mažors septikords un tā tālāk. Un cilvēks vienkārši nesaprot, viņš nesaprot mažors septikords, tur varētu līdisko pāri spēlēt. Spēlēt pāri līdisko nenozīmē burtiski vienkārši spēlēt gammu no augšas uz leju. Tas iekļauj arī to, ka konkrētā stilistikā tev var apgūt konkrētu vārdnīcu, leksikons, kaut kādas frāzes no taviem mīļākiem mūziķiem, kurus tu vari izmantot improvizācijā un tā tālāk. Vai arī varbūt tu esi mūziķis, kurš domā, ka improvizēt nevajag. Tu teiktu kaut ko tādu kā, nē, bet tur tas un tas jau, ka tu operā spēlē vai kur tev nav obligāti jāmāk improvizēt. Tādā gadījumā mēs runājam citu tēmu, mēs runājam mūziku, kas ir profesionāls izpildītājs un interpretētājs. Tas, kā mūziķi domā par to, kas skaitās efektīvs mūziķis, ir ļoti atvērts jautājums. Par to mūziķi ir diskutējuši un joprojām es pieļauju, ka diskutē un diskutējas dažādos laikmetos. Un es šeit vairāk pieturos pie lietām, kas ir vēsturiski arī definēts, to apskatīties. Doktora Zigmunds Žukovska doktora disertācijā ir, tad var atrast tādu fragmentu, kur salīdzina, kā kuros gadsimtos skaitījās
aktualizēts šis jautājums. Man patīk visvairāk šis te kritēriju kopums, kas ir attiecināms uz Bahu. Tev jāprot mūziku spēlēt dažējādi. Gan komponēt, gan improvizēt un tā tālāk. Lai nav pārpratumu, es nesaku, ka nav nepieciešami augstas klases mūzikas reproducētāji un interpretētāji, bet tas, ko es saku, ka viens neizslēdz otru. Tas nav pašsaprotami, ka tu nevar būt arī pie viena ar labām improvizācijas spējām dažādos stilos un tā tālāk. Un tad es mazliet pastāstīšu par to, kā uzķert mūziķus, kuri, pieņemsim, neprot pamatlietas, kas nesaprot, ka 2+2 ir 4 vai 2x2 ir 4 un tā tālāk. Vai nu lietām tāda, ka mūzika ir daudz abstraktāka kā verbālā valoda un daudz abstraktāka kā matemātika. Un tik tiešām ir ļoti viegli nomaskēties. Pieņemsim, ja tev nospēlē to pašu lā minoru un sākās konkrēts stils, pieņemsim, tu kāds roka beats, sākās šeit ceturtais, vai jāsāk improvizēt. Diezgan ātri jau var saprast, pat cilvēks saprot to lā minoru gammu, kā viņš viņu spēlē. Viņš viņu spēlē ļoti primitīviem ritmiem, uz augšu, uz leju. Vai viņš uz stipriem sitieniem var trāpīt tieši pie akordu skaņām. Vai viņš vispār zina, kas ir akordu skaņas lā minoru akordam. Vai viņš spēja iedot kaut kādas stilistiskas references, kaut kādas frāzes, kuras viņš iepina savā improvizācijā, vai viņam ir bagātīga ritmu valoda. Šīs ir tādas būtiskās nianses, pēc kurām to var atpazīt. Ko tu varētu tīri praktiski paņemt no šī video, es iedošu noslēgumā vienu tādu piemēru par to pašu 2x2 ir 4. Ja tev uzdod konkrēts jautājums, to labāk es droši, ka tu atbildētu ļoti tieši un konkrēti. Un ja tu mūzikā neesi spējīgs to izdarīt un uz jautājumu, iedomājies, tev pajautāt, cik ir 2+2. Un tu teiksi, nu jā, tur 2+2, nu tas jau jāstāsta, zin kā, no kuras skatu punktus to skatās. Un tu sāki dot dažādus vārdu savienojumus, un tu it kā runā par to tēmu, bet tu vilcinies un nevar līdz galam pateikt atbildi. Vai vēl labāk, varbūt tu zini to piemēru, kur cilvēki it kā cenšas apelēt pie kaut kādas augstākas apziņas un saka, ka redzi, sešinieks otrādi izskatās pēc devītnieka, tāpēc ir jāmāk paskatīties no dažādām perspektīvām un blā, blā, blā. Ja tu to izmanto kā argumentu tam, ka nevar iedot konkrētu atbildi, tad es tikpat labi varētu pateikt, ka tas cilvēks, kurš zīmēja to ciparu, viņš viņu zīmē kā sešnieku vai devītnieku. Viņš diez vai viņu zīmēja ar domu, ka jā, tas ir 6, bet varbūt arī tas ir 9. Nē, viņam bija konkrēta doma. Un tas, ka tu nespēji to uztvert no tās perspektīvas, tas ir tavas apziņas jautājums. Un viņš robežojās ar to, ka tu nespēji uztvert kontekstu. Un šo tēmu var paskatīties arī šādi. Tādas primitīvās lietas, kuras, manuprāt, mūziķim būtu jāuztver, kā pašas, protams, kas ir kādiem akordiem var spēlēt kuras gāmas pāri. Kā to darīt, orientējoties visās tonalitātēs, nevis tikai sev ērtajās tonalitātēs. Vai konkrētos stilos tev ir izpratne par stilistiku, ko dara kurš instruments. Vai tev ir izpratne par konkrētu vārdnīcu, konkrētos stilos un tā tālāk. Šie būtu tādi būtiskie momenti, kuri, teiksim tā, ja tu līdz šim par šīm lietām nedomāji, un varbūt tu pat tev esi mūziķis, kurš ir diezgan atpazīstams Latvijā vai vēl kaut kas, tas nenozīmē, ka šo nevar apgūt, to var apgūt. Un, ja tev ir interese nopietni apgūt mūziku, gitāru spēli un tā, droši var uzrakstīt ziņu sociālajos tīklos. Kā arī, ja tev ir kaut kas piebilstams šai tēmai, kuras iezīmēju šajā video, droši var atstāt savu pieredzi, savu komentāru, atstāt to konstruktīvā veidā, lai, teiksim tā, padalītos savu pieredzi, teiksim tā, tādu kulturālu piegājienu. Tāpēc, jā, tas šajā video arī viss, un atā.